Давай, лови сюда. My name is Dana Bryson. I work in the NHL for the Los Angeles Kings for 16 years. This is my first trip here to international hockey with Team USA, and I am one of the equipment managers. How was the journey with all the equipment here to Latvia? There's actually not as much stuff coming over. A lot of the stuff stays here in Germany. A lot of the European stuff, so it just kind of gets shipped from Germany to here. Basically, we just brought over the players' bags and sticks and some other stuff, so it's not, they do a good job of not having to move a lot of stuff around. How many sticks USA team has in this tournament? We average about 12 per player, so 12 new ones per player. Hopefully play 10 games and then a couple others for practices and whatnot. Is everything prepared for today's game against Latvia? It is, I hope. You never know, but we're good. It's all just hurry up and play, I guess. Hurry up and wait. Mēs liekam izlasē ripiņas, tā lai viņiem ir kaut kāds vēstījums un lai viņi uzvarētu, protams. Ļoti labs. Viss notiek. Nu jā, es domāju, ka spēlējām Zolīti, tikai pāris kļūdas pieļāvām aizsardzības zonā, ļāvām viņiem mūs iespiest uz kādu laiku un tur labi spēlētāji izmantoja savas iespējas. Gāja krāsaini, jā. Bija labs pirmais periods, tad nepārāk labs otrais. Un tad trešajā mēģinājām sagrābt atpakaļ spēles savās rokās, vienkārši nedaudz pietrūkās. Un par kāju runājot, iešpicējām, tad iestās vēl adrenalīns ķermenī, tā kā bija ļoti labi. Nu jā, saņēmām, ieraudzījām šo skaisto ziņu internetā, kad čempionātu varēs vērot skatītāju klātienē. Un tas ir ļoti, ļoti patīkami redzēt un nevaram sagaidīt, ka redzēsim savus fanus arēnā. Gribētos viņus redzēt un tukšās tribīnēs nav spēlēt tik patīkami, kā būtu pie pilnām tribīnēm un vēl latviešu faniem. Norvēģija. Ļoti svarīga spēle. Gatavojamies, sākam jau tagad gatavoties un tiešām ejam pēc visiem 3 punktiem un nedrīkstam vairāk atdot nevienu punktu. Gan jau, ka pasaules čempionāts, visas komandas labas, visas komandas cīnās, bet, ja mēs iziesim parādīsim savu labāko spēli, es domāju, ka rezultāts mums būs labvēlīgs.